Šodien tu esi tur, kur tikai 2 vai 3 sapulcējušies tavā vārdā. Paldies, Jēzus, ka mūsu daudz šeit. Viņš ir šeit. Lai ar mani satiktos, viņš ir šeit. Tavā priekšā mūsu tēvs, dziļi zemojamies mēs. Slava Tev par to, ka Tu esi šeit, Tavā priekšā mūsu tēvs, dziļi zemojamies mēs. Slava Tev par to, ka Tu esi šeit. Marka evaņģēlijas 16. nodaļa no 1. panta. Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome pirka dārgas, svaidāmās zāles, lai iet un Jēzu svaidītu. Tā ir viena no tām reizēm, kad nauda vējā. Nauda vējā. Nauda izta vējā. Nevajadzēja pirkt. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri saulē lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa durvīm. Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts. Tas bija ļoti liels. Un kapā iegājuši tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs, un tās izbijās. Un viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists. Viņš ir augšām cēlies, viņa nav šeit. Redziet šeit šo vietu, kur viņu nolika. Bet noeita un sakiet to viņam mācekļiem un Pēterim, ka viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, kur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums ir sacījis. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu! Mēs, Jēzu, pateicamies par šo fantastiskāko, vienreizējāko žēlastību, ka viņas izšķir naudu par zālēm, kuras viņam nevajadzēja. Paldies, Jēzus, ka viņam nevajadzēja pielietot šīs dārgās, smaržīgās zāles. Paldies, ka viņam tos nevajadzēja, tāpēc, ka Jēzu, tu tajā brīdī jau biji augšām cēlies, un tu esi uzvarējis nāvi, un esi salauzis velna varu, un tu visu esi piepildījis. Un šodien ik viens, kurš šodien Dieva valstībā ik viens ar varu var lausties iekšā, un kas tu vien vēlās var iekļūt un ieņemt. Paldies Tev, kungs, Jēzus, par to, ka mums vēl ir laiks. Un paldies, ka tu esi iespīdējis mūsu sirdī, ka devis iespēju ieiet šajā tavā atdusā. Lūdzam Tev, kungs, pildi ar Tavu svēto garu. Pildi katru ik vienu. Tu esi ļoti labs. Tu, Jēzus, apbrīnojami labs. Jēzus, tu esi tik ļoti, ļoti labs.
Paldies Tev, Jēzu. Mēs Tev uzticamies. Mēs ejam kopā ar Tevi, un šis ceļš ir brīnišķīgs. Un mēs gaidām to dienu, kad mēs tiksim pārvērsti līdzīgi Tev, jaunā apskaidrotā miesā. Sveitī mūs arī šajā rītā. Jēzu, Tavā vārdā lūdzam. Āmen. Mēs varam apsēsties. Kādu laiku atpakaļ bija tāds gadījums, ka mēs uz žēlastību mēs gājām uz cietuma kalpošanā. Tur bija tāda iespēja, bija neliela komandiņa, un gājām evaņģēliju vēsti. Cilvēku ir ļoti daudz tajā cietumā, bet maza sauņi bija tie, kas nāca klausīties evaņģēliju vēsti. Un šeit, ka bija viena tā reize, man liekas, tā bija pat pēdējā reize, toreiz bija māsa Beverlija. Un es teicu, man ir aizdomas, ka šis drīz beigsies. Un bija tā, ka arī pēc tam tas viss beidzās, jo kaut kādi notikumi un šī kalpošana apstājās. Vienkārši bija sauņi, kas dzirdēja vārdu. Un starp viņiem bija viens tās vīrs, viņš man vēlāk teica, ka viņam iedots mūža ieslodzījums. Bet tajā pēdējā reizē, tad, kad māsa Beverlija stāstīja, ko Jēzus izdarījis viņas dzīvē, viņš, kam bija mūža ieslodzījums, izgāja ārā raudāja. Viņš teica, es to vairs nevaru izturēt. Arī mana sirds ir salauzta. Jēzus ir ticis klāt manai sirdī arī. Ja? Arī šodien ir kādi, kur ir iekšā un kādi ir ārā. Ja? Un paldies Dievam par tiem, kas jau ir iekšā. Mēs gaidām tos, kas vēl ir ārā. Un šodien es, tāpēc, ka man liekas, ka tumši mākoņi savākās par mums. Ja mēs skatāmies televīziju un ziņas un rādio klausāmies un avīzes lasām, tad mēs nevaram dzīvot mierīgi. Un man liekas, ka tad, kad mēs nevaram dzīvot mierīgi, mums būtu jāpaņem nost viss liekais. Un mēs atgriezīsimies pie pamata patiesībām kristīgā ticībā. Šorīt tikai atkārtošu pamata patiesības, kas ir kristīgā ticībā. Ja? Un pirmā no šīm, un tas būs tikai 3. Un pirmā no šīm pamata patiesībām, kurā, es domāju, ka mēs visi to zinām, bet tikai atkārtosim, ka ir Marka evaņģēlijas 16:16, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Bet kas netic, tiks pazudināts. Ja, tad ir pamat patiesība. Kas tic un top kristīts. Viņš saņem vienu algu, bet kas netic, saņem citu algu. Jēzus saka, es nevienu netiesāju, mans vārds jūs tiesās. Ja? Pieņēmi vārdu, nepieņēmi. Ja? Kāda ir mūsu ticība? Tikai Dievs pazīst mūs visus. Ja? Es nevienu nezinu, kas mums iekšā ir. Ja? Dievs pazīst tik vienu no mums, viņš mūs radījis. Ja? Viņš pazīst mūsu sirdis. Ja? Un tomēr dažkārt es brīnos. No sarunām, pamācībām, ko drīkst un ko nedrīkst nest mājās no meža, par olu krāsošanu lieldienās, par šūpošanos, lai odu nekož, ja? Par zaķiem. Ja, nu, tās visbiežākās sarunas, ja? Kur iesim šūpoties, ja? Un tā. Bet patiešām reti mēs nonākam pie šī notikuma pamatjēgas. Kopumā sabiedrībā, es teikšu, ļoti reti ir pats galvenais. Kāpēc ir 2 valsts brīvdienas? Ja? Kāpēc? Ja? Es strādāju, ja? Ja? Un mēs domājam, ja? Sapratām, ja? Pamats, kas ir fundaments tam visam? Ja? Patiesība tas, ka cilvēkā katrā ir dvēsele, un katra dvēsele tiek glābta tikai un vienīgi caur dzīvu, ticību, Jēzum Kristum. Tas ir galvenais. Vai tu krāso olas vai negrib, tam nav nozīmes. Ja? Nākamais. Jāņa Poruka stāstā Sirdsšķīsta ļaudis, tēlots tāds skaists stāstījums, ka ir vienas mājas, lauku mājas, kura vienīgā iedzīve, ja galvenais šiem cilvēkam ir Bībele uz galda un pestītāja bilde pie sienas. Tā ir visa viņa vērtība. Šodien cilvēkiem ir veļas mašīna, leduskapis, televizors, liels tāds. Kafijas automāts un kas tik vēl ne.
galvenais, kas vienīgais dod pestīšanu, es teiktu tā samērā reti. Vienīgais avots, no kura nāk ticība, kura atzīst Dievs, kas tic un top kristīts. Tad ticībai būtu jābūt, un pie tam nevis vienkārši ticībai, varbūt nē, bet tāda ticība, pa kuru Dievs saka, es šo ticību akceptēju. Ja? Es šo ticību pieņemu. Ja? Ir Bībele. Tikai tāda ticība, kas nāk no Bībeles, Dievs viņu pieņem. Ja? Vai jāspļauj par plecu vai nē, ja? Tas nav ticība. Ticība tā, kas nāk no Bībeles. Un mēs varam ticēt laika ziņām, varam ticēt avīzēm, bet tas nekas neglābi dvēseli. Dvēseli glābi tikai un vienīgi ticība Dieva vārdam. Ja? Ticība Muhamedam un ticība Budam neglābi. Glābi ticība Jēzum Kristum. Vai cilvēks iet uz baznīcu vai neiet uz baznīcu, es domāju, tā ir cilvēka paša darīšana. Un varbūt bez tā varētu arī iztikt. Ja? Varbūt, es nezinu, ja? Neesmu droši, bet varbūt bez iztikt. Bet arvien tas pats, ja? Dievs prasa ticību. Un ticība nav... Jo baznīca ir cilvēks, kurā mājo Dieva gars. Vārds božņica, divnīca. Divnīca esi tu, ja vien tevī mājo tā gars, kas radīja universu. Dieva gars cilvēkā iemājo tikai un vienīgi caur ticību. Piemērs tam ir apostols Pāvils. Viņš bija ļoti gudrs, izglītots un cilvēks ar reputāciju. Kad apostols Pāvils, kad farizejs Sauls staigāja pa Jeruzalemi, viņš teica, godājamais rabī, tev ir izglītība. Tu esi reliģisks, ja? Tev ir autoritāte, godājamais rabī. Tad, kad uz Damaskas ceļa, godājamais rabī, Sauls satika Jēzu Kristu, viņš saprata, ka visa viņa dzīve bija vienīgi mēsli. Ja? Visi viņa iegūmi bijuši mēsli. Viņš vēlāk teica, es to visu turu par mēsliem, kad tikai es iegūstu Kristu. Un viņš tā kristīts, viņš tā pilns ar svēto garu, un viņš saka vārdus, kas ir vērtīgāki par zeltu. Es biju miris. Man teica rabī, man aplaudēja, manām lekcijām nāca 100 cilvēku, bet es biju līķis. Bet tikai tad, kad Jēzus ienāca manā dzīvē un piepildīja manā svēto garu, es saku, Dievs mani darīja dzīvu līdz ar Kristu. Kad darīja dzīvu? Tad, kad šis Sauls sāka ticēt Jēzum Kristum. Viņš izpildīja visu nosacījumus. Viņš kļuva dzīves. Viņš nezināja, ka viņš bija miris. Viņš bija normāls cilvēks. Bet tikai Dieva gars dara dzīvu, kā mēs lasījām arī no Eceo grāmatas. Es pieļauju, ka mēs visi esam ticīgi. Kāpēc, lai mēs iet uz baznīcu, mēs neesam ticīgi? Es pieļauju, ka šeit visi ir ticīgi. Droši, ja? Un es ticu, un es pieļauju, ka mūsu ticība Dieva priekšā ir pietiekama. Es tam ticu, un tam tā būtu jābūt, ja? Paldies Dievam, ja? Kāpēc, lai mēs nāktu uz baznīcu, ja mēs neticam? Ja? Es ticu, ka mēs ticam, un ja Dievs vērtātu mūsu sirds, visiem būtu ieskaitīts. Bet mēs iesim pie nākamā punkta. Nākamais punkts ir tikpat svarīgs kā pirmais punkts. Dievs prasa ticībai līdzās kristību, un pie tam tādu kristību, kas ir balstīta ticībā. Ja lidmašīna lidos pāri un visus apslacīs ar svētītu ūdeni, es nedomāju, ka tas skaitīsies. Ja? Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, taps pazudināts. Protams, ir izņēmumi. Laupītājiem, kas bija pie krusta, Jēzus teica, patieši tev saku, tu šodien būsi ar mani paradīzē. Laupītājs ticēja, bet viņam tiešām nebija iespējas aiziet līdz ūdenim, ja? Tur nebija varianti, ja? Un es ticu, ka reizēm Jēzus var darīt izņēmumus, bet normāli tā, kas tic un top kristīts, ja?
Un ir tā, ka vecāki, es to samērā bieži redzu, viņi nāk, viņi vēlās, mācītāji, vai tu lūdzu nekristītu mūsu bērniņus. Es saku, nav problēmas, jā. Tiek veikts rituāls, jā. Bet vai tiek mācīta ticība? Un jautājums, cik valīda, cik spēkā esoša ir tāda kristība, kurai nav balstīts ticībā. Ja lidmašīna lidot pāri Latvijai un visus apšļāktu ar ūdeni, vai mēs skatītos kristīti? Šie ir būtiski jautājumi, jo tie skar mūsu mūžību. Un arī gadās tā, ka pieaugušie, ka viņu dzīve nonāk strupceļā, saka, jā, es vēlos kristīties. Reizēm tas sakārto dzīvi, reizēm nesakārto, jā, bet reizēm izspēj kā iepriekš. Bet kas ir īstenībā kristība? 1. Pētera vēstule, 3. nodaļa 21. pants, kristību, kura tagad arī jūs glābi, jau patiešām viņa glābi, ja viņa ir savienota ticību, nav miesas netīrības mazgāšana, bet labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus augšām celšanos. Augšām celšanās un mana dvēsele. Es izlūdzos savai dvēselei tīrību, un tas jau notiek caur kristību. Un, manuprāt, tam nav nozīmes, vai to izdara mācītājs draudzē, vai ko izdarīja Jānis Roškalns savā nometnē ar savu draugu. Viņš teica, te ir virtuvē, te ir katls kā piekšā, kamēr neviens nav atnācis, pilns ar ūdeni. Es tevi kristīšu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, un šī ticība valīda, ja vien viņš ir ticējis to brīdi. Paldies Dievam, Kunga Jēzus augšām celšanās, kas notika pirms 2000 gadiem, šodien šajā laikā glābi, jeb pestī ar ūdeni mazgājot, vai apslakot, vai pagremdējot ūdenī mūsu iekšējo cilvēku. Un tas notiek tikai un vienīgi uz tā, uz pamata, ka mēs ticam Jēzum Kristum kā savam personiskajam glābējam. Stāsts par Etiopijas augsmani. Vai tu tici Jēzum Kristum? Es ticu Jēzum Kristum. Dodamies uz ūdeni. Ja? Ārējais cilvēks sadilst, bet iet zārkā un kapā. Bet iekšējais cilvēks atjaunojās dienu no dienas. Es domāju, ka viena no kļūdām ir tā, ka cilvēki par daudz klausās mācītājos. Arī manī tajā skaitā. Ja? Un es ļoti lepojos ar tiem cilvēkiem šajā draudzē, kuri visu pārbauda, vai es pareizi runāju. Kurš pastāst Bībelē, ko tu tur runā tagad, ja? Vai tiešām tas tā ir, ja? Jo tie, kas šo iepraktizējušies, pārbaudi, viņš patiešām nestāsta pasakas ļoti strauji augt ticībā, jo ticība nāk no Dieva vārda. Ja? Ticība nāk tikai un vienīgi no vārda. Ticība nenāk no mācītāja. Ja? Mācītājs neatbildēs par tevi pastarajā tiesā. Viņš atbildēs par sevi. Ja? Ja, es atbildēšu, vai es esmu pielicis vārdam un noņēmis nost. Ja? Es atbildēšu par to. Bet to atbild par savu dvēseli. Ja? Arī garīgi noteikumi. Ja? Tad es domāju, ka viena no kļūdām, ka cilvēki klausās dažādos mācītājos, tāpēc viņiem dažādi viedokļi, bet nelasa to, kas ir rakstīts svētajos rakstos. Un tāpēc cilvēkiem ir pieņēmumi un tāpēc dažādība. Es turos pie tā, es pie tā. Kāpēc? Tāpēc, ka dažādi avoti. Bet ja mēs smeltos vienā avotā, dažādības vairs nav. Bībele rakstīs, lai katrs pats pārbauda, vai viņš pieder Kristum. Un ja viņš Kristum nepieder tagad, viņš nepiederēs arī atnākšanas dienā. Tāpēc jautājums, kā es varu zināt? Vai es piederu Kristum? Es šaubos par to, vai mans kristību dokuments pastarajā dienā kaut ko nozīmēs. Tāpēc, ka mana kristība apliecība, paldies Dievam par viņu, viņa sadegs kopā ar šo pasauli. Es nepaņemšu viņu līdzi. Es nevarēšu teikt, man ir dokuments. Nē, tas nestrādās. Ja? Bet man jābūt ar tādu pārliecību, ka man tomēr ir viens dokuments, kas apliecina par to, ka mana kristība Dieva priekšā ir valīda, apstiprinoša, ar vērtību, ar 1000% pārliecību un, teiksim tā, vienīgais kriterijs, kurš to apstiprina, ir
svētā gara zīmogs. Ja? Mans papīrs paliks šeiks, viņš ies bojā ar visu šo pasauli. Svētā gara zīmogs neiet bojā, tas pieder pie garīgās telpas. Ja, ja mana dvēseli apzīmogota ar svēto garu, viss ir kārtībā. Ja? Un tāpēc mēs nonākam šajā rītā pie trešās kristīgās ticības pamatpatiesības. Apostoļu darbu grāmata 2. nodaļa 38. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties. Ik viens Jēzus Kristus vārdā. Tas pats ticība un kristība. Atgriezieties, ticat, ūdens, un lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Un kā jau mēs runājam, kristība ar ūdens saistās ar tīras sirdsapziņas izlūgšanos, bet nevien tas. Nākamais solis ir svētā gara dabūšana, jeb iemantošana. Efeziešu 1.13. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu. Ja? Jēzu Kristu tu dzirdi patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēlī. Tas nav tas nav tava kaimiņa evaņģēlis. Tas ir tavs evaņģēlis. Šis nav tavu vecāku evaņģēlijs, šis nav pat tavu brāļu vai māsas evaņģēlijs, šis ir tavas pestīšanas evaņģēlijs. Un to dzirdēdams un tam ticēdams, tu esi saņēmis svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. Personisks evaņģēlijs, personiska dzirdēšana, personisks zīmogs. Tas, ko dzirdējām, ir tas pats, kas iepriekš. Dzirdēt Dievu vārdu par pestīšanu caur Jēzu Kristu, ticēt šim vārdam, un sako arī svētā gara zīmoga saņemšana. Un šodien domāju, ka viens pasaulē ir kaut ko dzirdējis par Jēzu Kristu. Ja? Vieni viņu vajā, vieni ienīst, vieni šauj kristieši. Visi kaut ko ir dzirdējuši par Jēzu. Viennozīmīgi. Ja? Iedomāsimies tādu piltuvi. Ja? Augšajā kārtā ir pilnīgi viss, kas dzirdējuši kaut ko par Jēzu. Ja? Pilna YouTube ar viedokļiem, liecībām un tā tālāk. Aizies kapiem, tur pilns ar krustiem. Ja? Tas viss ir. Ja? Kāpēc krusts? Agri vēl nos pie Jēzus krusta. Ja? Un nākamais jautājums ir tāds. Bet no šī daudzuma, kas ir dzirdējuši, cik ir to, kas tic Jēzum kā pestītājam? Un tie varas, ka šī piltuva sāk sašaurināties. Viņi ir dzirdējuši, bet viņi netic. Viņi ir dzirdējuši, pieņem zināšanai, bet netic. Un mēs pat varam iedomāties, cik šaura šī piltuvas daļa, kurā sākās ticība parādīties. Ja? Es pat pieļauju, ka tā kaut kur apakšdaļā. Ja? Ir tā. Tad, jo ticība nav prāta, nav galvas lieta. Ticība ir sirds lieta. Ja tu ar sirdi ticēsi un ar muti apliecināsi, taps izglābts. Ticība ir lēmums. Un lēmums, kas saistās ar cilvēka brīvu gribu, ir jāizvēlās ticēt. Vai arī jāizvēlās neticēt. Izvēle. Ko tu izvēlies, to dabūni. Viens laupītājs pie krusta teica, ja tu esi Dieva dēls, kāp zemē. Smieklīgi, vai ne? Otrs teica, piemini mani, ka nāk savā valstībā. Jēzus saka, es tev saku, amen, šodien tu būsi ar maniem paradīzē. Ja? Lēmums. Kurš izvēlās? Viens izvēlējās neticēt, viņam Jēzus bija plāksnīte. Jēzus jūdu ķēniņš. Viens pastās, neticu. Otrs pastās, ticu. Tu būsi ar mani paradīzē šodien. Es ticu, ka visi, kas mēs esam šeit, kaut kādā veidā savā dzīves ceļā, varbūt bērnībā, varbūt apzinātā vecumā, esam tikuši kristīti ar ūdeni. Un paldies kungam Jēzum par to. Ticam, esam kristīti. Jā, tad piltuve. Ļoti daudz dzirdējuši, daudzi to, kas tic, vēl kāda daļa, kas ir kristīti. Uz ticības pamata. Bet cik daudz ir to, kas ir saņēmuši svētā gara zīmogu? Man mūsu laiks atgādina Dieva vārdu no Apostoļu darbu grāmatas 19. nodaļas, kur teica Pāvils pārstaigājis augstienes apvidus, gluži kā vidzemes augstienes apvidus pārstaigājis. Nonāca Efezā, ja Vērgļos, un sastapis dažus mācekļus, viņam jautāja, vai jūs dabūjāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi?
Un tie viņam atbildēja, mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētais gars ir. Atkal, es negribētu aizkavēt ar garu sprediķu, vai tālāk, svētki, tomēr, bet, manuprāt, ņemot vairāk, ka mākoņi savalkās, šis ir akūtas steidzamības jautājums. Pēdējā laikā esmu bijis vairākos māju apmeklējumos, un esmu ticies ar veciem cilvēkiem. Un mēs nonākam pie tā, ka ir dievbijīga dzīve, un draudzi ir apmeklēti, ka bija spēka gados, un labi darbi darīti, un viss ir kārtībā, jā. Vai tu esi saņēmis vai saņēmusi svēto garu? Kas tas tāds, jā? Ko tas nozīmē, jā? Jā, un tas man liek izdarīt secinājumu, ka kopumā ņemot mūsu tautā, kristīgā ticība vairāk balstās tajā, ko tādā tautas pieņēmumā nekā rakstos. Ja? Man ir bijuši 10 gadījumi, varbūt pat 100 un vairāk, kad cilvēki, kas saka, mēs vēlamies kristīt bērniņu. Ja? Bet es neatceros tādu gadījumu, ka kāds būtu pateicis, es vēlos, labi, viens gadījums, es vēlos tapt kristītas svēto garu. Ja? Pamaniet, ja, kāpēc? Jo cilvēki balstās pieņēmumos, ka tā ir normāli, kā mēs dzīvojam, bet normāli ir dzīvot tā, kā rakstīts šajā grāmatā. Tas, ko es veciem cilvēkiem visbiežāk atgādinu, ir Jāņa evaņģelijas 3. nodaļa. Tur bija kāds no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevarētu darīt tādas lietas, kā tu dari, ja vien Dievs nevar to. Jēzus atbildēja, patiesi, tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēja tām Dieva valstības. Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai viņš var atgriezties savas mātes miesās un vēlreiz piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, es tev saku, āmen, dubultīgi viņš saka, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, tam netika Dieva valstībā. Un, diemžēl, tradīcija mums ir tāda, ka daudz atdzimst ūdenī. Bet cik ir to, kas spēr nākamo soli atzimšana garā? Un paldies Dievam par tiem 2 cilvēkiem šajā draudzē, kas pēdējās nedēļas laikā saņēma kristību svētajā garā. Ja? Aplausa viņu ticībai. Ja? Es varu šaubīties, vai tu esi taisnīgs Dievu priekšā. Bet ja Dievs tev dod savu garu, tad esmu drošs, Dievs tevi ir attaisnojis. Ja? Dievs nedod savu garu tāpat vien. Viņš redz tevi taisnu savā priekšā. Un tavu ticību pilnīgu. Un tāpēc es saku, tu esi cienījums. Kāpēc es uzsveru to šajā rītā? Ja? Daudz cilvēku saka, es gribu kristīties ar ūdeni. Ja? Es saku, nav problēma. Kā mašīnā braucam uz Kālu ezeru, kaut vai tagad, ja? Krastmalā jau atkususi. Nav problēma. Ja? Bet ūdenī kristīts cilvēks izdīs tikai vienu daļu no nosacījumiem. Gadās tā, ka otra daļa paliek neizpildīta pat visu mūžu, un tā ir atzimšana svētajā garā, jo netiek izpildīti visi Dieva vārdu nosacījumi, tad tomēr saskaņā Dieva vārdu Dieva valstībā nevar tikt. Jā, protams, ir izņēmumi, jā. Pie krusta noziedznieks, jā. Bet vispārīgi tas nav pareizi. Un ziniet, ja tu brauks tagad ar autobusu no Ērgļiem uz Rīgu, un tu parādīsi tikai daļu biļetes, jā. Šofers teiks, es nezinu, kas tāds ir, jā. Ne, varbūt viņš apžēlosies un teiks, labi, kā priekšā, jā. Bet viņam varbūt bail no kontrolas. Un viņš teiks, atvaino, bet tev jāpaliek Ērgļos, jā. Tev biļete nav valīda, jo tikai daļa, jā. Tur cena ir, vai datums nav, jā. Vai datums ir, bet cenas nav. Kur zini, kur bez tevi, jā. Tā ir arī ar garīgām lietām. Un pēdējais šajā rītā. Pievērsim uzmanību, kā Dieva vārds māca no Jāņa evaņģēlija. Tas kungs Jēzus dabūja zināt, ka farizeji bija dzirdējuši, ka Jēzus savācot un kristījot ar ūdeni vairāk mācības nekā Jēzus, nekā Jānis,
Lai gan, rakstīts, pats Jēzus nevienu nekristīja, bet viņa mācekļi. Paskaidrošu, šeit tiek runāts par kristību ūdenī, ko veids vai mācītājs, vai pērminderis. Ik viens kristīgais. Nav problēma, jā. Ja kāds tev saka, kristība un ūdeni, doši, ejam uz ūdeni, jā, nav problēma. Ja vien tu tici Jēzum, jā. Filips prasīja etiepiešu augstumam, vai tu tici? Viņš teica, es ticu, braucam uz ūdeni, viss kārtībā, jā. Nav problēma. Esmu daudzus kristījis ar ūdeni. To es varu un drīkstu darīt, tā ir mana pilnvara, bet es nevienu nevaru kristīt ar svēto garu. Tā nav mana pilnvara. Ar svēto garu kristī un tikai un vienīgi Jēzus Kristus pats personīgi, kas ir augšām celies un mūžīgi mūžos ir dzīvs. Ja? Jāņa evaņģelis 1:32-33. Jānis liecināja sacīdams, es redzēju svēto garu, kā balodi no debesīm nonākam un paliekam uz viņa, jeb uz Jēzus. Es viņu nepazinu, bet tas ir tas, kas mani sūtīja kristīt ar ūdeni. Tas, kas mani sūtīja kristīt ar ūdeni, man arī teica, tās, uz ko tu redzēsi garu, kā balodi, nonākam un paliekam. Būs tas, kas kristīs jūs ar svēto garu. Ja? Tikai Jēzus to dara. Ja? Ja tev ir jau kristība ar svēto garu, apsveicu, turi to. Un tu vienu dienu teiksi, labo cīņas un cīnījies, ticības un turējis, vai man liek saņemt vainājumu, ko man kungs pasniegs tajā dienā. Ja šis vēl tev nav, manuprāt, tev šis būtu jānokārto. Un, manuprāt, pēc iespējas ātri. Ja? Kā saņemt, tas būs beidzamais, kā saņemt kristību ar svēto garu? Ja tev ir labas attiecības ar kungu Jēzu, ļoti iespējams, tad lūdz, un ļoti iespējams, ka tas notiks ar tevi šodien. Ja tev ir labas attiecības ar kungu Jēzu, lūdz, lai viņš tevi kristī ar svēto garu, lai kur tu būtu, nav nozīmes. Jēzus līdz visur, ja? Tad tu vari saņemt kristības pats šodien. Varbūt stundas laikā. Jēzus to dara. Ja gadījumā tev nav labu attiecību ar kungu Jēzu Kristu, tu nevari saņemt svētāko kristību, tad ir jāatrisina, kas traucē ar Jēzu būt labās attiecībās. Kā saņemt? Tad jāizpilda 3 nosacījumi. Pirmais, ja mēs ticam Jēzum Kristum, ja mēs esam kristīti viņa vārdā, un ja mēs esam kristīti ar svēto garu, es atkārtošu, ka neviens mācītājs pasaulē nevar cilvēku kristīt ar svēto garu. Ja? Nevar. Tā nav mūsu pilnvara. Bet to dara Jēzus, ja vien viņš redz tavu sirdi taisnu savā priekšā. Ja mēs ticam Jēzum Kristum, ja mēs esam kristīti viņa vārdā, un ja mēs esam kristīti ar svēto garu, lai paraušana notiek pēc minūtes, lai notiek pēc 5 minūtēm, lai notiek pēc stundas vai šodienas vakarā, vai rīt no rīta, vai parīt, tam nav nozīmes. Ja? Tu būsi ar viņu mūžībā. Ja? Lai nāk pastarā diena kaut vai aizparīt, tu būsi ar Jēzu mūžībā. Ja? Mēs esam izpildījuši visu, ko Dievs teicis, un mēs būsim tur. Ja? Priecīgus 2027. gada kunga augšām celšanās svētkus, Gars un līgavas saka nāc, un kas to dzird, lai saka nāc, kam slāps, lai nāk, kas grib, lai ņem ūdeni, dzīvības ūdeni bez maksas.